Tad sveicināti dobelnieki, un jelgavnieki, baušķinieki un arī no citur esošos. Esmu Zigmārs Priedēns, basu agronoms ar vairāk kā 20 gadu pieredzi lauksaimniecībā. Esmu strādājis kā agronoms saimniecībā, gan arī kā agronoms konsultants lauksaimniecības servisu organizācijā. Mans mērķis ir palīdzēt izprast 4. kultūra augu nepieciešamību, veidojot augu maiņu savās saimniecībās. Kā jau iepriekš man kolēģi minēja, ka, piemēram, rapsi atkārtot vienā laukā ieteicams audzēt ir pēc 3, 4 vai pat vairāk gadiem. Lai mēs to labāk varētu realizēt, mums ir jāievēro augu maiņu, un augu maiņā ir jābūt kā minimums 4 kultūrām. Pareizai augu maiņas sistēmai ir liela nozīme augstas un stabilas ražas iegūšanā, kā arī augstsekas, kā arī augsnes auglības saglabāšanā. Saimniecībās bieži novērojams atkārtoti vienas kultūras sējumi vai arī augu maiņā tiek iesaistīti tikai divas peļņas nesošās kultūras, ziemas raps un ziemas kvieši. Cēlonis tam ir saimniecības šaurā specializācija, atteikšanās no lūkopības, kā arī augu maiņas nozīmes neievērošana. Ņemot vērā izēvielu sadārdzināšanos un kopējo lauksaimniecības politikas maiņu, mērķu maiņu gan Latvijā, gan Eiropā, augu maiņas nozīme ar vienu pieaugu. Pašlaik Latvijā par augus kā 4. augu kultūru parasti maiņā izmanto ziemas mieži, vasaras mieži, auzas. Pēdējā laikā ir nāk tādas eksotiskākas kultūras, kaņepes, sēklas, lini, bet tomēr pats populārākais joprojām ir tauriņzieži. Tie ir pupas, zirņi, lupīni. Pēc pēdējām informācijām sāk atkal interesēties arī par lucernas pārstrādi Latvijā, līdz ar to arī lucerna sāk parādīties. Bet tagad mēs paskatīsimies video, kurā par savu izvēlēto 4. kultūra augu pastāstīs zemnieks no Liepājas puses. Sveiki! Mani sauc Mārtiņš Plaksis. Šobrīd mēs atrodamies mūsu ģimenes saimniecībā, kas atrodas Liepājas pusē, Dunāks pagastā. Mēs apsaimniekojam apmēram 600 hektārus lauksaimniecības zemes, sējam gan ļoti parastas kultūras, kā ziemas kvieši, ziemas rapsis, gan audzējam arī daudz dažādas neparastas kultūras, tostarp zirņus, linus, sarkano auzeni, pļavas auzeni, balto āboliņu un vēl dažas citas interesantas kultūras. Strādājam šeit ģimenes uzņēmumā kopā ar tēvu. Esam jau vairākus gadus izvēlējušies tiešās sējas ceļu, atbilstoši pakārtojuši augstseku un pievēršušies šim darbības virzienam vairāk. Zirņus kā kultūra augu mēs savā saimniecībā audzējam jau ļoti sen. Es atradu pirmos avīžu rakstus par 98. gadu, kur mans tēvs bija no Zviedrijas ievedis superelites sēklas materiālu tajā laikā. Kopš šī 98. gada mēs katru gadu audzējam zirņus, nevienu gadu mēs neesam izlaiduši. Platības ir ļoti mainījušās, arī mūsu saimniecība, protams, ir auguši šo gadu laikā, bet tie vienmēr ir bijuši kādi 5, pat līdz 10% no saimniecības platības, kas ir apsēta ar zirņiem. Un tā kā mūsu saimniecības specializācija ir sēklkopība, tad tas viss tiek gatavots un audzēts dēļ sēklaudzēšanas. Zirņi, kā 4. kultūra augs, mums ir izvērties jau vēsturiski.
Neskatoties uz dažādām krīzēm, ražas gadiem, neražas gadiem, mēs vienmēr esam pie zirņiem pieturējušies, jo tie mums ir ļoti vienkārši patikuši, un tie ir nesuši arī ekonomisku izdevīgumu. Tām ir arī citi aspekti, proti, kas ir augsaka, augu maiņa, kas ir labs priekšaugs ziemas kviešiem, ko mēs ļoti novērtējam savā saimniecībā. Un tas mums ļoti palīdzēja gan 20 gadus atpakaļ strādāt, gan arī šobrīd pārējot uz šīm jaunajām, modernajām tehnoloģijām un jauno domāšanas veidu. Un tāpēc zirņi mums ir neatņemams sastāvdaļa augsakā. Tas ir gan domājot par augsni, gan slāpekļu piesaistīšana, gan, protams, tam apakšā ir arī ekonomiskais apsvērums. Gadiem ejot, mēs esam novērojuši un zinām, kad ziemas kvieši pēc zirņiem vienmēr dod augstāku ražu. Un to pierādīja arī pagājušais gads, kad mēs ieguvām papildus ražu no ziemas kviešu laukiem, kuri bija sēti pēc zirņiem. Un tajos laukos bija daudz mazāk smalkie graudi. Iepriekšējos gadus šī ražas pieaugums ir svārstījies no citreiz pat liekas nebūtiskiem 300 kg līdz pat ļoti būtiskai 1 tonnai uz hektāru. Un tas ir liels ražas pieaugums, ko mēs ļoti ņemam vērā, veicot aprēķinus par zirņu audzēšanu. Kāpēc mēs tos audzējam un kāpēc mums tie ir izdevīgi? Izvēloties audzēt zirņus, mēs, protams, ņemam vērā tādus aspektus kā zirņu fantastiskā spēja piesaistīt gaisa slāpekli. Un mēs savā saimniecībā mērķtiecīgi lēnām esam samazinājuši slāpekļu patēriņu ziemas kviešos, un mēs uz to ejam mērķtiecīgi un sekojam līdzi, un tādā veidā gribam gan ekonomēt, gan, protams, nopelnīt vairāk. Citiem saimniekiem mēs arī ieteiktu. Mēs zinām, ka tas grūtais un piņķerīgais moments ir kulšana, jo nevienmēr viņi stāv kājās un nevienmēr viss ir smuki izdodās. Bet savalkot kaut kādu 5 gadu vidējo iekūlumu, ražas, pārdošanas cenu un visu pārējo, mums ir ļoti veiksmīgi izdevies to noturēt. Un zinot tagad, uz ko iet Eiropā, un kad ir arī pārstrādes iespējas Liepājas pusē būs zirņiem, tas ir tikai kā papildus bonus un saimniecībām ieguvumi, kas strādā Latvijā. Mūsu ieteikums ir pārdomātas izsējas normas, nevajag pārāk mazas vai pārāk lielas aizrauties. Protams, laikapstākļi nospēlēs daudz ko, vai būs šī veldra vai nebūs, un tad jau veiksmīga kulšana visiem. Kā jau Mārtiņš vairāk kārt uzsvēra, kad īpaši svarīgi plānojot šo augu maiņu, ir pārliecināties, ka tas ir ilgspējīgs risinājums gan ekonomiskajā, gan agronomiskā, gan arī finansu ziņā. Ja kāds no šiem kritērijiem netiek izpildīts, tad augu seka nav ilgspējīga un mēs neiegūsim plānoto efektu. Tagad nobeigumā tādu īsu kopsavilkums par manu stāstījumu. Tātad augsnes barības vielu krājumu pilnīgāku izmantošanu var panākt ar efektīvu augu maiņu. Tauriņziežu audzēšana sniedz iespēju samazināt slāpekļu mēslojumu pēcaugiem un arī ir ļoti labs priekšaugs ziemas kviešiem. Un gan tauriņziežam, gan arī augu maiņā mēs racionālāk izmanto augsnes mitrums un barības vielas, un pats galvenais – sekmīgi ierobežojam nezāles un augas slimību kaitēkļu izplatību. Paldies par uzmanību!